esam dzirdējuši to, ka liela problēma ir vienkārši bailes. Bailes no pārmaiņām, bailes no kredīta. Varbūt, Ģirta, var izstāstīt īsumā. Es zinu, noteikti, ka tu atkārtosies vismaz savā galvā, tāpēc, ka gan jau kādam jau to esi skaidrojis. Kā pārvarēt šīs bailes no, cik es saprotu, kredīta, no pārmaiņām, no arī pelējuma? Kā tad ar šo tikt galā cilvēkiem? Nu, te ir tā lieta, ka cilvēki ļoti dažādi, un katram ir sava recepte. Un, kā jūs iepriekš prasījāt par šiem bukletiem, par šiem, ir cilvēki, kuri skatīsies šo raidījumu, un ir, kuri neskatīsies. Viņi dzīvo citā informatīvā telpā, un līdz viņiem tas neaiziet. Un tāpēc es piedāvāju varbūt šī brīdī šādiem cilvēkiem pastīties tīri no savām pozīcijām, jo viņam īstenībā neinteresē, ko domā pārējie. Un, ja mēs pieejam, ja mums šāda 60. gados būvēta māja ir, mums ir dzīvoklis, viņā visi īstenībā iet lēnām uz galu, un šī brīdī izšķiršanās par vai pret, tad pareiķinot šī brīža izmaksas, es pieļauju, ka būvnieks pateiktu precīzāk, bet es pieļauju, ka uz vienu dzīvokli šī mājā tā investīcija ir kaut kur 15 līdz 20 tūkstoši. Mēs, protams, ka varam nedarīt. Pateikt, nē, man to nevajag, es varu dzīvot, man viss apmierina, nu labi, mēs dzīvojam tālāk. Katru dienu mums jumts vairāk tek, sadmezglis, tur viss iet slikti, ja? Komunikācijas iet uz galu, apkure nelīdzsvarot, vienam salst, otram ir karsti, un tā mēs dzīvojam tālāk. Katru brīdi mums šīs lietas prasa papildus investīcijas un bez atbalsta. Nu, tad mēs liekam iekšā, to māju kaut kā uzturam. Un tad pienāk tā diena, kad vai nu mums ir jāizšķirās to māju dzīvot nost, un mēs vēl izvalkam kādu 5-10 gadu, līdz viņu mūsu būvvalde aizliedz eksploatēt, vai otrs variants ķerties pie šī remonta. Bet labākais laiks remontam vienmēr, es pateikšu, bija pagātnē. Tie, kas pirms 15 gadiem ir renovējuši, viņiem beidzās tagad kredīta maksājumi. Būvniecības izmaksas bija daudz reizes mazākas. Un viņi dzīvos nākošos 20-30 gadus šajā atjaunotā mājā bez problēmām. Protams, izbalēs krāsu, būs jāpakrāso, bet tie ir sīkumi. Kādas vēl ir alternatīvas šādam cilvēkam? Nu, viņš var tajā brīdī būt arī tālredzīgs. Viņš to dzīvokli, kamēr vēl var, zina, ka kaimiņi būs pa visu pret, viņš iet prom no mājas, viņš pārdod, viņš dabū, nu, cik viņš dabūs par tādu dzīvokli, kaut kādu, varbūt 50 000 Rīgā, ja? Nu, pa 50 000 atkal, ko tu vari darīt? Tu vari vēl 50 pielikt klāt un nopirkt jaunu dzīvokli, jā, variants. Tu vari tos 50 000 īrēt dzīvokli. Nu, ja līdzīgu dzīvokli, tad 5-10 gadi varbūt izvilks, atkal nauda beigsies. Līdz ar to šī investīcija 11 000 vai 20 000, viņi viennozīmīgi arī šādiem cilvēkiem, kas iziet tīri sautīgi, nedomājot par zaļo pasauli un vispārējo, cik maksā siltums, ja vajag rēķināt pašam savu maciņu, padomāt ilgtermiņā, kādas man ir iespējas. Un tad, kad mēs tam visam izejam cauri, mēs saprotam, ka īstenībā labākais variants tiešām ir, jo ātrāk, jo labāk ķerties pie mājas atjaunošanas un paņemt šo kopīgo kredītu ar Eiropas struktūra fonda atbalstu un sakārtot māju, un pēc tam, kad kredīts būs nomaksāts, dzīvot pa lēto vēl 20-30 gadus bez problēmu. Jā, nu, Ģirta, lai tavu variantu saprastu, manuprāt, cilvēkiem ir jābūt vismaz spējīgam sadalīt lapu divās daļās, plus un mīnus. Un tur jau tā, ka cilvēks vismaz piekrīt daļai tam, un tad viņš skatās, jā, plus, mīnus. Es tā kā tomēr par, jo tāpēc, ka un galu galā loģiskā ķēdīte ir saprotama. Bet ir jau arī gadījumi, kad vienkārši nav šīs loģiskās ķēdītes. Mārtiņ, varbūt tu arī īso savu mierināšanas metožu teikumu pateikt par to kredītu ņemšanu, kas, jo parasti cilvēkiem jau liekas, viņš ņems tādu kredītu, viņš nav ņēmis nekad kredītu un nekad neņems vispār nekad, tā kā nekad mūžā. Un tad beidzot viņiem atnāk Mārtiņš un saka, klausies, tomēr var būt labāk. Bet, protams, ka var būt labāk, un es tikai vēlreiz jau atkārtošu to, kas šodien ir izskanējis, ka kredītu neņem jau cilvēks, ja? Kā vārds un uzvārds. Kredītu ņem visa māja, un tā kredīts tādās proporcijās lielākiem, mazākiem dzīvokļiem, viņš ir pielikts pie tā dzīvokļa klāt, un tas maksājums pa kredītu kļūst kā daļa no komunālajiem maksājumiem principā, ja? Katra ikmēneša rēķins. Un, teiksim, cilvēks
pārdodot šo dzīvokli un aizejot citur, viņam nesako šis parāds nekādā veidā līdzi. Viņš paliek nākamajam īpašniekam, kas tad to turpina maksāt, jo tas ir mājas viss kopējs kredīts. Tā kā to es gribētu nomierināt, te neviens individuāli kredīta saistībās, kā saka, iekšā neiet. Un ļoti bieži ir tās situācijas novērojams, sevišķi agrāk, kurās šis mēneša maksājums par šo kredītu nosacīti, ir ļoti samērojams ar to ietaupījumu, kas ir par siltumu. Tā rezultātā tās kopējās izmaksas, dzīvošanas izmaksas jau nepieaug. Un tas, ko mēs redzam, kad renovētām mājām siltumu var pieslēgt mēnesi vēlāk un siltumu var atslēgt mēnesi agrāk. Un tas jau vien ir īstenībā ļoti, ļoti būtisks ietaupījums. Pamatīgs ietaupījums. Un vēl ļoti būtiski, ja mēs runājam par kaut kādām īpašumu cenām, tad visi zina Rīgā, kaut kur ap 850 eiro kvadrātmetrā sērijveida mājas nerenovētas, tad dzīvokļi maksā. Jaunos projektos mēs jau runājam par 2,5 līdz 3,000 eiro bieži vien, 2 līdz 3,000 eiro. Tad renovējot, ieguldot šos varbūt 300–400 kvadrātmetrā dzīvokļu īpašumā, ieguldot renovācijā, mēs to īpašumu vērtību ļoti būtiski pastiepjam jau, kas līdzinās jau jaunā projekta dzīvokļa vērtībai. Un tas ir ļoti būtisks finansiāls ieguldījums. Es pat teiktu tiem, kas ir plāno mainīt savu dzīves vietu varbūt, vai pilsētu, vai kā savādāk, ir vērts tagad renovēt, un tad to savu dzīvokli pārdot jau ar krietni peļņu. Būsim godīgi, tā tas ir. Tā kā es aicinātu nebaidīties no aizņemšanās vēlreiz un vēlreiz. Tas ir tas, ko mēs katru sapulci faktiski sākam, ka būs jāaizņemās, bet nebaidieties. Tas ir ok.